Aizkraukles novadam administratīvi teritoriālā reforma vismaz kultūras jomā ir nesusi vairāk ieguvumu nekā zaudējumu, un tomēr izskatās, ka novadam ir arī vairāk izaicinājumi, piemēram, amatiermākslas kolektīva vadītāja atalgojums un arī kopīga vietējā identitāte. Un tomēr noskaņojums ir cerīgs, jo stratēģijā ir ierakstīts radošas pilsētas un apdzīvoti lauki, un tieši tas mums visiem šobrīd arī ir vajadzīgs. Mēs Jaunjelgavā tā ļoti piedomājam un izjūtam Aizkraukles identitāti, ir grūti tā teikt, negribas jau melot. Manuprāt, tas ir divas dažādas vietas, un katra ir ar savu vēsturi. Un Jaunjelgavā viņa ir, protams, iesakņojusies ļoti. Un vēl tā Daugava pa vidu. Tāpēc, es teiktu, ka mēs vairāk tomēr fokusējamies to, ka mēs esam Jaunjelgava. Un Jaunjelgavas apvienība un ir grūti pagaidām, tāpēc, ka es pusotru gadu šeit strādāju, man ir grūti teikt, jo neesmu pastrādājusi Aizkraukles iepriekšējā rajonā, kas bija, bet es neizjūtu to identitāti, tādu Aizkraukles novada. Vispirms es gribētu pateikt, ka ik viens amatieru kolektīvu dalībnieks mums Jaunjelgavā ir tiešām zelta vērtē, jo tie cilvēki nāk brīvprātīgi, uz brīvprātības principiem darbojās, un tanī mirklī, kad kultūras budžetā tā naudiņa paliek arvien mazāk, tad mēs vienmēr varam paļauties uz šiem kolektīviem. Tāpēc tas ir mūsu kā kultūras centra virsuzdevums turēt rūpi par šiem te kolektīviem un dalībniekiem, lai viņiem būtu tāda labjūtība un lai viņi justos gaidīti. Runājot par kolektīvu vadītājiem, tie ir cilvēki entuziasti, varbūt arī fanāti, kuriem dotajā brīdī ir ļoti zems atalgojums, un viņi to dara, es vairāk teiktu, uz tādu brīvprātības principa. Ir kolektīva vadītājs, kas brauc, piemēram, no Rīgas, katru svētdienu vada kori, un pēc tam brauc atpakaļ, tad faktiski, uzliekot to uz papīru, mēs saprotam, ka viņš viss nav vienkārši nobraukā, bet tā ir tāda bez nosacījuma mīlestība pret šo kolektīvu. Tāpēc tas, uz ko es aicinātu vairāk pievērst uzmanību, ir šiem te kolektīvu vadītāju atalgojumiem. Viņiem ir jābūt konkurētspējīgiem, cilvēkam ir jābūt novērtētam. Pretējā gadījumā mēs zaudēsim tos cilvēkus, kas mums ir, un tas mums ir pats svarīgākais. Tāpēc amatieru māksla mums ir visaugstākajā līmenī, viņi ir praktiski kā profesionāļi, tikai diemžēl par to nesaņem pienācīgu atalgojumu. Principā ir tur mazliet otrs diriģents, pastāvēja uz savām prasībām, ko mēs vienkārši līdzekļi mums nav, mēs nedaram tādas lietas, kā viņš pieprasīja, jo viņš arī, te kā Sandra saka, salīdzināja ar Salaspili, ar Salaspils novadu, kur viņš strādā. Loģiski, tuvāk pie Rīgas, iespējas visus. Un visu cieņu mūsu Mārai Batragai, kas bija diriģente 47 gadi kopā nostrādāt ar kori. Ir tā, ka arī tā izdegšana viņai jau sen bija, bet viņa mēģināja tos vīrus kaut kā ap sevi sapulcināt. Un viņa aizgāja abi prom un atnāca jaunais diriģents, un tas pamatkodols ir kā palika. Bet tie pāris vīri, kas ir tur tā kā no Rīgas puses, kas brauc tikai Māras dēļ, tie, protams, ka nebrauks vairāk. Staburaks ir tā vieta, kur cilvēki brauc tīri īpaši nosaukumu dēļ. Un mums ļoti daudz brauc no Jēkabpils, no Sēlpils, no Aizkraukles cilvēki un tos pasākumus apmeklē tiešām ļoti tālu atbraukušie. Tas ir tāds interesants, kā saka, rādījums, ka mums tiešām ir tās publikas daudz tieši no malas. Ļoti daudzveidīgi, jā, tā publika. Protams, tas viens mīnus ir, kas es ceru ar laiku labosies, jo mūsu pusē tās algas bija, es vienkārši pie reizes pasaku, mūsu pusē algas bija salīdzinoši ļoti nelielas. Tas ir tas, ar ko mēs tagad pašlaik cīnamies, ko cīnās arī Sandra. Ja, proti, ja tā alga ir 620 uz papīra, tad ir kā ir, ja bez kolektīva. Ja. Un vēl mazāk ir Sērene un arī, es domāju, citu vietu. Ja, es ceru ar jauno gadu, ka kaut kas mainīsies, un paldies arī Antai, kura cīnās, un Anitai. Es ceru, ka kaut kas veidosies, jo vēsturiski bija tā, ka labajā pusē bija lielākas algas, un kreisajā pusē mums bija tādas simboliskās algas. Ja līdz šim Staburgā bija tikai kultūras darba organizators, tad ar jauno novadu izveidošanu ir izveidota jauna struktūra vienība, Staburga sajieta nams ar vadītāju. Un es priecājos, ja agrāk nebija sava budžeta, tad tagad arī esam tikuši pie sava budžeta
kurš, es ceru, ar katru gadu palielināsies. Tā kā mēs noteikti esam ieguvēji. Doma ir tāda, ka radošums un kultūra ir visur un visā, gan uzņēmējdarbībā, gan mūsu saskarsmes kultūrā, gan arī tajā visā, kā mēs veidojam jauno novadu. Tātad mēs esam radoši, mēs esam atvērti visam jaunajam. Un līdz ar to mēs plānojam savu attīstību. Šis apdzīvoti lauki nozīmē, ka mēs līdzvērtīgi attīstamies. Mēs nevirzamies tikai uz centru, un mēs nevēlamies, ka visi viennozīmīgi lepotos tikai ar aizkraukli. Katram ir jālepojas ar savu pagastu, un tā kopīgā identitāte, viņa nāks ar laiku, viņa nevar būt no augšas uzspiest. Un ja katrs cilvēks savā vietā būs realizējies un pašpietiekams, tad viņš arī būs laimīgs tādā lielākā pulciņā. Ja? Jo, ja viņš tiks no paša sākuma jau nospiests un viņam tiks uzspiesta kāda mākslīga identitāte, jo, kā jūs jau pieminējāt, mums ir 3 kultūrvēsturiskie novadi, Vidzeme, Sēlija, Latgale, un vēl mēs esam Zemgales plānošanas reģionā. Un mēs pirmo reizi rakstam vēsturisko zemļu projektus 2 programmām, Sēlijai un Vidzemei. Iepriekš mēs rakstījām Zemgalei. Un mums pašiem arī savā prātā ir jāpārkonstruē tas, kas tad mēs īsti esam, bet mēs nekad nebūsim tikai Vidzeme vai tikai Sēlija. Un mums šī diskusija jau mums bija tad, kad mēs devāmies dziesmu svētku gājienā. Mēs nolēmām, ka mēs Vidzemes pusē iesim Vidzemes pusē un Sēlijas pusē. Bija daudzi tādi, kur teica, nē, visam novadam ir jāiet kopā un kā tad tas tagad tā būs. Bet nē, mēs asociējamies ar to, ar ko mēs asociējamies, jo faktiski novads tā ir tāda saimniecisks darījums. Tas nav stāsts par dvēselēm, par identitātēm, tas ir vienkārši kopā realizēties. Veidojot Aizkraukles novada attīstības stratēģiju, mēs tieši kultūras darba grupā nonācām pie šādas vīzijas, pie šāda formulējuma radošas pilsētas un apdzīvoti lauki. Tā mēs arī strādājam, lai mēs būtu radoši savos centros un arī neaizmirst par laukiem, lai visos lauku ciematos būtu kultūras centri, bibliotēkas, lai tie būtu apdzīvoti un lai viss novads attīstītos līdzvērtīgi.